Kas priekš tevis ir Latvija? Paldies Dievam par Latviju, ko viņš mums ir devis, par to, ka mums ir brīva izteikšanās iespēja. Mēs varam runāt, ko mēs vēlamies. Un paldies, ka mēs varam pateikties Dievam, slavēt un teikt Dievu vārdu arī. Un jāsaka man tētim un mammai paldies. Paldies Dievam, ka viņi man iedeva tēti un mammu. Jo no viņiem es pirmo reizi sapratu, ka es esmu Latvijā piedzimusi, ka es esmu latviete. Latvija vispirms, tā ir mana dzimtene. Te es esmu dzimusi. Dzīvojām Kalēta pagastā pirms verdzību aizdzīšanas 41. gadā, kad aizdzina manas vecāks. Tā arī es no agras bērnības, no 5,5 gadi līdz 90. gadam nodzīvoju Sibīrijā, strādāju tur. Tur es pabeidzu vidusskolu. Lietojām tikai latviešu valodu mājās, neskatoties, ka visur apkārt bija krievi un te ciematā tika izsūtīti. Un tad, kad nāca Latvijas atmoda, kad sākās cīņa par neatkarību, mums mammas māsa, tante, viņa bija rakstījusi mums uz Sibīriju, ka jums no tās bada zemes ir jāmūk, bet jau kaut kur 87. gadā sāku rūpēties par to, lai dabūtu Latvijas pilsonību. Mēs skaitāmies latvieši, kaut gan mammas vecāki bija baltvāci, bet es uzskatu sev par Latviju. Tas man palīdzēja rakstīt uz cīņu par to, kas ar mums ir noticis, kā tēvs ir bijis koncentrācijas nometnē, Staļinavas nometnē, bet dzīves palicis. Un tāpēc visu savu pagātni un savu dzīvi aprakstīja cīņā, un tad man no redakcijas piedāvāja braukt uz Liepāju, tur būs rehabilitācijas komisija, un tā bija rehabilitēta jau 89. gadā, un 90. gadā atgriezāmies dzimtenē vasarā. Super. Un tagad priekš manis Latvija ir dzimtene. Ko tu novēli Latvijai dzimšanas dienā? Latvijai es novēlu daudz mīļu cilvēku, svētītu tautu, svētītu zemi, ticēt, cerēt un mīlēt Latvijā, atgriezties tautiešiem šeit, lai būtu saules mūžs Latvijai, svētība un ticēt, cerēt, mīlēt šeit uz mūžu mūžiem. Lai dzīvo Latvija, lai Dievs svētī Latviju.